Aktīvā atpūta. Apgulieties uz gludas virsmas, grīdas vai vingrošanas paklājiņa. Palieciet zem galvas pāris plānas grāmatas, lai galva ir nedaudz piepacelta no grīdas. Pēdas novietojiet gurnu platumā un ļaujiet tām pilnībā balstīties uz grīdas. Turiet ceļus taisni pret griestiem. Rokas novietojiet uz vēdera. Elkoņi ir brīvi un balstās pret grīdu. Atrodoties šajā pozīcijā, veltiet kādu brīdi, lai sajustu savu ķermeni. Vēlams, lai acis paliek atvērtas un acu skatiens brīvi klīst telpā, nepievēršot uzmanību kaut kam konkrētam. Pievērsiet uzmanību tam, kā jūsu ķermenis saskaras ar grīdu. Sajūtiet pakausi, lāpstiņas, iegurni un pēdas. Pievērsiet uzmanību telpai, kurā atrodaties. Kādas skaņas jūs dzirdat? Iespējams, ka saklausāt skaņas, kuras dzirdamas ārpus telpas. Ko jūs redzat? Sajūtiet telpu pa labi no sevis, pa kreisi no sevis, virs un zem sevis. Ikreiz, kad pamaniet prātu aizklīstam, maigi virziet savu uzmanību atpakaļ uz šo brīdi, vērojot, ko jūs redzat, dzirdat un sajūtat. Sajūtiet, kā āda saskars ar grīdu, ar gaisu, ar apģērbu. Vērojiet jūsu elpas plūsmas dabisko ritmu, ieelpojot un izelpojot. Noslēgumā lēnām pagriezieties uz sāniem, nolieciet vienu plaukstu uz grīdas, atbalstieties pret to, lai pieceltu sevi sēdus pozīcijā. Jautājumi pārdomām. Kādas izmaiņas novērojat mentālajā stāvoklī, ķermenī? Kādas jaunas sajūtas pamanījāt vingrinājuma laikā? Ja jūs nesajūtāt neko, tad kā tas ir just neko?